BMW F11, 3 litru dīzels. Mainīšu šitam ķēdes. Skatīšos, kādā stāvoklī ieplūdes kolektors, šālas, eļļas sūknis. Kaut kā tā, jāķers klāt. Ieplūdes kolektors, vārstu vāks noņemti. Ieplūdes kanāli būs jātīra ar čaumalām, ir aizauguši. Te var redzēt, ka eļļa daudz maz laicīgi mainīta. Diezgan tīrs te viss izskatās. Reku degvielas sistēma. Un kolektors aizaudzis. Tas viss ies ultraskaņā. Vārstu vāks arī. Un tā, sākums tad bija aizaudzis. Kāda tāda diezgan sūdaina tā eļļa tā iekšā izskatās. Pusesis, reduktors un vēl visādi daudz loriņi. Ātrumkaste noņemti. Tā izskatās. Paliek noņemt karteri, ķēžu vāku. Tad jau būs ticis klāt. Te var redzēt, ka kvēpa filtrs strādā ideāli. Neviena melnuma izpūtējā. Viss superīgi. Ķēžu vāks karteris noņemti. Ķēdes tiek mainīts tieši laikā pēc indikātora. Zinājums no iekšpus tāds diezgan tīrs, es teiktu. Un skatīsimies, kas tālāk notiek. Šālas noņemtas. Kā šeit var redzēt, ir diluma pazīmes. Tā kā mainīsim nost. Liksim jaunas. Pamatnieces nomainītas. Viss smuki pievilkts ar attiecīgiem ņūtonmetriem. Klaņu šālas tādas. Tā kā jaunas, tās nemainīsim. Ķēdes noņemtas. Sagatavotas jaunās. Viss oriģinālais. Viss tā kā pienākās. Mainīšu arī eļļas sūkni, pirburgi. Tāds viņš izskatās.
Tā kā motoram būs dot otru dzīvību. Tā, jānokontrolē maziņai strādā, viss bomba. Viss pēc grāmatas. Jaunās ķēdes saliktas pa vietām. Te ieskrūvēju ķēžu mērāmo instrumentu. Te var redzēt 5,3 mm viņš ir uz āru. Pirms remonta viņš bija līdz āru. Sanāk, ka pa 5,3 mm ķēde bija izstieplusies. Nu, un, protams, noduvums arī pašām pēdām. Ķēžu vāku savā vietā. Karteris samazgāts, sagatavots uzlikšanai. Tā kā tā. Karteris uzlikts. Reduktors arī uzlikts. Jāuzliek pa priekšu puses vēl. Tad jau var likt ātrumkāru virsū. Re, ko viņi ir. Ātruma kaste savā vietā, sadalas kārbā eļļa samainīta, priekšējā reduktorā eļļas ar salietas, viss. Tagad tik būs jāpārbauda automātā līmenis, bet nu tas tad, kad piedarbinās. Tā kā tagad jāskrūvē viss no augšas. Vārstu vāks, iepūtas kolektors. Atnākuši no otras skaņas, viss smuki samazgāts. Ideāli vienkārši. Viss pa smuko. Klapītis šim ļoti labā stāvoklī. Kolektors nav jāmaina. Tā kā salikšanas vaina. Un, protams, arī karte ar ventilāciju jauna. Smuka.
Vārstu vāks, degvielas sistēma, viss salikts. Tagad jāiztīra ieplūdes kanāli ar čaumalām. Tad varēs likt kolektoru virsū un šķilt dziesmā. Tīrīšu te ar tādiem aparātiem. Putekļu sūcējs, kur ir tās čaumalas. Ar tādu aparātu tas notiek. Un šitādiem uzgaļiem. Ieplūdes kanāli iztīrīti. Tā kā var likt virsū ieplūdes kolektoru. Ieplūdes kolektors nokomplektēts. Visas blīvītas jaunas. Viss pa skaisto. Jāliek virsū. Ieplūdes kolektors uzlikts. Tagad var darbināt. Šitādā stāvoklī es viņu piedarbināšu. Visu pārbaudīšu, paskatīšos, vai viss kārtībā. Tad jau varēs likt pārējos plasmas virsū. Atgaisošu tagad degvielas sistēmu. Lai nav ilgi starters jāgriež, lai viss smuki ar pirmo pielec. Kā mēs zinām, šitam te CP4 sūknim ļoti nepatīk, ka viņam pa sauso jāiet. Kaut kā tā. Viss gaisojās te tagad. Un tad jau varēs šķilt dziesmiņā. Tā, degvielas sistēma atgaisojusies. Tagad var iet viņu darbināt. Kā parasti, ar pirmo nav. Kārtībnieks. Spiediens arī ļoti labs. Augstam. Paskatīsimies, kas būs, kad uzsilst. Ātruma kārtībā eļas līmenis pārbaudīts. Viss tur superīgi. No apakšas arī viss kārtībā. Tā kā jāliek virsū pannas. Jāsaregulē savirze. Jāmēģina iekustināt šitās ierūsējušās skrūvas. Visi plasmas salikti, nedaudz satīrīti. Tā, lai bišķi smukāk izskatās te motoru telpā. Tagad jāsaregulē savirze, jāuztaisa testdrives, un tad jau varēs auto atdot. Savirze saregulēta. Stūra viss smuki stāv taisni, mašīna nekur nevelk. Viss kārtībā, jaunās ziemas riepas neēdīs nost. Tā kā tā. Visi līmeņi, viss pārbaudīts. Principā auto var tagad atdot.